Debesis virs Amerikas Klusā okeāna ziemeļrietumiem ir liesmās. Precīzi pulksten 5:09 no rīta. 3 augstas atmosfēras EMP sprādzieni atspējo satelītus. Visā rietumkrastā pazūd elektrība. Telefoni pārtrauc darboties. Viedās automašīnas pārvēršas par dārgiem ķieģeļiem. Tas ir tikai sākums. Patiesais murgs vēl tikai sāksies. Desmitiem spārnoto raķešu šķērso puģetas šaurumu, trāpot lidlaukiem, datu centriem un elektroapakšstacijām. Dronu bari dūc no Klusā okeāna puses, traucējot radarus un identificējot mērķus ar biedējošu precizitāti. Kamēr Sietle ir apjukumā, iefiltrējušies Krievijas komandosi uzsāk koordinētus uzbrukums ostām un kritiskajai infrastruktūrai. Viņi tur atradušies nedēļām, ja ne mēnešiem, saplūstot ar apkārtni, pārģērbušies par ostas strādniekiem. Ķīnas amfībijas spēki pievienojas uzbrukumam, izsēdinot karavīrus un bruņu tehniku tieši no pārveidotiem kravas kuģiem. Reāllaika video tiek pārraidīts pāri Klusajam okeānam pateicoties novērošanas baloniem, kas lidinās augstu virs kaujas lauka. Ir noticis neiedomājamais. Dzimtene ir tikusi skarta. 0. diena. 4:30 no rīta pēc austrumu standarta laika. Tas sākas kā jebkura cita rīta. Ziemeļamerikas aerokosmiskās aizsardzības pavēlniecības NORAD operatori turpina pildīt savus pienākumus. Tad kāds pamana vājus signālus, kas parādās uz radara ekrāniem, kuri uzrauga Kluso okeānu. Mirklī vēlāk ASV infrasarkanie satelīti pamana intensīva karstuma uzliesmojumus. Neapšaubāma raķešu palaišanas pazīme. Dators steidz tos identificēt, un atbilde pienāk gandrīz uzreiz. Spārnotās raķetes un īsā darbības rādījusa balistiskās raķetes. Ne tikai viena vai divas, bet vesels vilnis. Un tās visas ir vērstas uz kontinentālo Amerikas Savienoto Valstu daļu. Raķetes nav palaistas no pretinieka teritorijas. Tās nāk no zemūdenēm, kas slēpjas dziļi Klusajā okeānā, un kravas kuģiem, kas izliekas par civilajiem kuģiem starptautiskajos ūdeņos. Neviens nesaprot, ka tas nav tikai raķešu uzbrukums. Tas ir pirmais gājiens pilna mēroga koordinētā Krievijas un Ķīnas iebrukumā. Mērķis ir Sietla. Mērķis ir daudz ambiciozāks nekā iznīcināšana. Viņi plāno sagrābt teritoriju. Viņi vēlas piespiest ASV jūras spēkus atkāpties no reģiona pietiekami ilgi, lai nostiprinātu savas pozīcijas. Viņi vēlas jūras pārākumu. Veiksmīga izsēšanās nozīmē, ka viņi var izveidot priekšējo bāzi ASV teritorijā. NORAD visā teritorijā atskan trauksmes signāli. Šejenas kalna operācija centrs ir pilns ar sirēnām un druģainu rosību. Šī nav mācību trauksme. Sāk zvanīt drošie telefoni. Šifrētie tīkli pārplūst ar datu plūsmu. 1600 jūdžu attālumā Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā, prezidents tiek pēkšņi pamodināts. Dažu minūšu laikā slepenā dienesta aģenti ved viņu uz drošu bunkuru. Palīgi informē viņu par katru soli. Situācija ir mainīga. Viss notiek ļoti strauji. Viss, ko kāds zina, ir tas, ka Amerika tiek pakļauta uzbrukumam. Tikai 7 minūtes vēlāk atbilde jau ir sākusies. Visā valstī gaisa spēku un Nacionālās gvardes vienības tiek mobilizētas operācijā Cēlais ērglis. Šī ir pēc 11. septembra dzimtenes gaisa aizsardzības misija, kuras mērķis ir aizsargāt Amerikas gaisa telpu. Fortvortā 2 F-16 iztraucas pa skrejceļu un paceļas rītausmas debesīs, vēl pirms viņa piloti ir pilnībā pamodušies. Visā ASV, no Massachusettsas līdz Havajām, gatavības iznīcinātāji F-15, Eagle, F-22 Raptor un F-A-18 no jūras spēku bāzēm paceļas gaisā dažu minūšu laikā pēc brīdinājuma. Radara operatori sniedz viņiem mērķus, kamēr viņi steidzas pretī draudiem. Viņa uzdevums ir vienkāršs – iznīcināt ienākošās raķetes un atrast visu, kas sekos pēc tam. Tajā pašā laikā NORAD un FAA aptur visus civilos lidojumus. Tas ir solis, kas nav redzēts kopš 11. septembra, bet šoreiz mērķis nav nodrošināt debesis pēc uzbrukuma. Tas ir, lai tās attīrītu pirms galvenās cīņas sākuma. 4:45 no rīta raķetes sāk ierasties. Pie Amerikas krastiem Ēgas eskadras mīnu kuģi palaiž vienu pārtvērēju pēc otra, notriecot ienākošos draudus, pirms tie sasniedz Sauszemi. Virs Floridas Patriot raķešu baterija, kas aizsargā Magdila gaisa spēku bāzi, nofiksē zemu lidojošu spārnoto raķeti. Pēc dažām sekundēm debesis virs Tampas līča uzsprāgst ugunsbumbā. Taču ne viss tiek apturēts. Rietumkrastā uzbrukums ir nežēlīgs. Spārnotās raķetes trāpa agrīnās brīdināšanas radaru sistēmām Ziemeļkalifornijā, padarot daļu aizsardzības tīklu neredzīgu tieši tad, kad komandieriem tas visvairāk nepieciešams. Tālāk uz ziemeļiem kopīgā bāze Luisas Makorda pie Takomas, Vašingtonā, tiek vairāk kārt trāpīta. Skrejceļi ir izārdīti ar krāteriem, gaisa kuģu darbība apstājas. Sietlas osta tiek smagi bombardēta ar precīziem triecieniem, radot triecienviļņu
ūdeņus visā piekrastē. Pēc dažām minūtēm milzīgs sprādziens pāršalts I5 koridoru uz dienvidiem no pilsētas centra. Virsbrauktuve sabrūk uz automaģistrāles, paralizējot vienu no reģiona svarīgākajām transporta artērijām. Taču raķetes ir tikai daļa no uzbrukuma. Kamēr ārkārtas dienesti steidz reaģēt, parādās otrs drauds. Dronu bari sāk nolaisties pār pilsētu. To mērķi nav militārās bāzes. Tie ir sakaru centri un ārkārtas reaģēšanas centri. Galvenās infrastruktūras sastāvdaļas, kas satur pilsētu kopā. Kad pirmais vilnis ir beidzies, aptuveni 40 ienaidnieku raķetes ir trāpījušas ASV teritorijā. Postījumi ir milzīgi. Naftas pārstrādes rūpnīca deg, radaru sistēmas ir apžilbinātas un sakaru tīkli tiek noslogoti līdz maksimumam. Taču stratēģiskais pārsteigums neizdodas. Savienotās valstis ir ievainotas, bet nav paralizētas. Galvenās militārās bāzes joprojām darbojas. Komandvadības un kontroles tīkli joprojām darbojas, bet lidmašīnas jau ir gaisā un spēki pārvietojas. Ar katru minūti komandieri iegūst skaidrāku priekšstatu par to, ar ko viņi saskaras. Amerika ir gatava dot prettriecienu. 0 diena, 5:30 pēc austrumu laika. Kad uzbrukuma mērogs kļūst skaidrs, kontrole pāriet ASV ziemeļu pavēlniecībai. Savā štābā Kolorado Springsā komandieri sāk koordinēt lielāko dzimtenes aizsardzības operāciju mūsdienu Amerikas vēsturē. Tad tiek dots pavēle, ko neviens amerikāņu militārais virsnieks nekad nav dzirdējis reālajā dzīvē – DEFCON 1 – augstākais militārās gatavības stāvoklis, pēdējais pakāpiens eskalācijas kāpnēs. Iznīcinātāji sāk patrulēt ap svarīgām stratēģiskām vietām, kamēr kaujas gaisa patruļas ieņem pozīcijas virs Vašingtonas un Ņujorkas. Citi sargā norēd komandu centrus, silīcija ielejas tehnoloģiju centrus un kodolraķešu laukus, kas izkaisīti pa vidusrietumiem. Taču īstā cīņa notiek Klusā okeāna ziemeļrietumos. Spēki, kas pieejami, lai apturētu iebrukumu, ir ierobežoti. 7. kājnieku divīzijas vienības, gaisa spēku personāls Luisa Makorda apvienotajā bāzē, daži armijas speciālo spēku komandas. Viņus atbalsta lidmašīnas no tuvējām jūras spēku aviācijas bāzēm. Šobrīd viņi ir vienīgā aizsardzības līnija un likmes nevarētu būt augstākas. Amerikas sliktākās bailes ir apstiprinājušās. Ķīnas un Krievijas karaspēks ir izsēdies Eljota līcī Sietlā. Amfībijas bruņumašīnas sāk izbraukt no pārveidotiem kravas kuģiem dronu un raķešu uguns aizsegā. Krievijas specnaza vienības sabotē tiltus un ostas. Transporta sastrēgumi pasliktinās. Piekrastē draudi turpina pieaugt. Ķīnas aviācijas bāzes kuģa kaujas grupa ir ielauzusies austrumu Klusajā okeānā. To atbalsta tālas darbības bumbvedēji un eskadras mīnu kuģi, kas virzās uz dienvidiem Kalifornijas virzienā. Stratēģija ir klasiska – ieņemt un noturēt. Iekarot svarīgu pilsētas centru, nogriezt piekļuvi Klusajam okeānam un izmantot haosu, lai panāktu sarunas par izšķirošu iznākumu. Cerams, pirms ierodas visa amerikāņu ugunsspēka jauda. Pie rietumu krasta apsardzes kuģi un jūras spēku kaujas kuģi ieņem pozīcijas, veidojot aizsardzības kordoni gar svarīgākajiem piekrastes pieķiem. Tas, kas sākās kā lokāla ārkārtas situācija, tagad ir koordinēta jūras aizsardzības operācija. Iekšzemē situācija ir saspringta. Fort Bragg un Fort Campbell bāzēs 82. gaisa desanta divīzija un 101. gaisa desanta divīzija tiek nostādītas 4 stundu gatavībā. Karavīri vēl nav izvietoti, taču viņi vairs neatrodas parastajā gatavības režīmā. Tiek pārbaudīts aprīkojums un sagatavota pavēles ātrai pārvietošanai. Katrs ASV bruņoto spēku līmenis tagad ir iesaistīts vai gatavojas iesaistīties. Prezidents uzrunā tautu no droša bunkura. Sociālo mediju platformās sāk kļūt populāri tēmturi ASV apdraudēta un 3. pasaules karš. Video ar F-22, kas trautas pāri Sitlai, strauji izplatās. Attēli ar iznīcinātām ostām un sabrukušu infrastruktūru pārpludina profilus un platformas. Un tad mobilo sakaru tīkls pārtrūkst. 8:00 no rīta. Kamēr ASV sāk mosties, militārā izlūkošana iegūst skaidrāku priekšstatu. Tas, kas sākotnēji izskatījās pēc terorakta, patiesībā ir koordinēta vairāku operatīvo jomu transpacifiskā okupācija. Ienaidnieku spēki tiek nosūtīti no zemūdenēm pie Aļaskas krastiem. Kuģi, kas atrodas pie Havaju salām, un vidējas darbības bumbvedēji, kas darbojas no Kurilu salām un Ķīnas apgalvotajām salām Dienvidķīnas jūrā. Novirzošais uzbrukums jau notiek pāri demilitarizētajai zonai, un 10 000 Ziemeļkorejas karavīru virzās uz dienvidiem. Izlūkdats tagad liecina, ka iepriekšējie manevri Dienvidķīnas jūrā un Arktikā nemaz nebija parasti. Tie nekad tādi nebija. Tie kalpoja par ēsmu.
Tas viss bija daļa no rūpīgi izstrādātas sazvērestības, lai izvilinātu ASV aviācijas bāzes kuģu grupas prom no kontinentālās daļas izšķirošajā brīdī. Kamēr tas notika, kiberuzbrukumu viļņi paralizēja agrīnās brīdināšanas tīklus, traucēja satelītu pārraides un bloķēja svarīgu sakaru kanālus. Uz īsu, bet bīstamu brīdi ASV izlūkošana kļūst praktiski akla. Tas ir tieši tik ilgi, lai uzbrukuma flotes varētu nepamanīt pietuvoties tuvāk. Agrīnie rādītāji liecina par koordinētu apvērsuma asi, mēģinājumu sagrābt Kluso okeānu un piespiest amerikāņu spēkus ātri un spēcīgi atkāpties iekšzemē. Taču šī priekšrocība ir īslaicīga. Neskatoties uz uzbrukuma mērogu, ASV izturība saglabājas. Valdības nepārtrauktības protokoli nekavējoties tiek ieviesti. Dziļi pazemē esošie komandas centri Šajienas kalnā un Reivenrokā turpina darboties. Drošās sakaru līnijas tiek pāradresētas. Pēc sākotnējā šoka ASV plāno savu atbildi. Tuvojoties pusdienlaikam, Pentagons saskata plašāku ainu. Ienaidnieku spēki ir ieņēmuši Sietlu. Jūras spēku kustības liecina, ka nākamie mērķi varētu būt Kalifornijas piekraste vai Aļaska. Ir pienācis laiks ASV demonstrēt savu spēku. Otrā flote steidzas nostiprināt Atlantijas piekrasti pret iespējamu otro uzbrukumu. Klusā okeāna frontē 3. un 7. flote apvieno resursus, lai uzsāktu operāciju Dzelzs Paisums. Tā ir koordinēta kampaņa, lai izspiestu Ķīnas un Krievijas spēkus no ASV ūdeņiem un apturētu jebkādus turpmākos izsēšanos mēģinājumus. F-35 iznīcinātāji atdalās no lidmašīna bāzes kuģiem pie San Diego un lido uz ziemeļiem. Zem tiem P-8 Poseidoni lēni un apzināti veic lokus pāri Klusajam okeānam. Šie zemūdeņu mednieki pārmeklē okeānus, meklējot jebko, kas tur nepiedara. Tālāk aizmugurē B-52 bumbvedēji Barksdeilā un B-1 bumbvedēji Elsvortā iedarbina savus dzinējus, gatavi veikt tālas darbības triecienus pret jebkuriem amfībiju komandkuģiem, kas pietuvojas krastam pārāk tuvu. Uz zemes reakcija ir tikpat ātra. Armijas un jūras kājnieku vienības steidzas gar piekrasti, lai izveidotu aizsardzības loku ap Sietlu. Startautiskās šosejas tiek pārvērstas par konvojiem un izvietošanas koridoriem. Aiz viņiem Nacionālās gvardes spēki visā Vašingtonā, Oregonā un Idaho nostiprina svarīgākos ceļus. Civiliedzīvotāji tiek evakuēti no iespējamajiem konflikta rajoniem. Cīņa par Sietlu un dzimteni ir sākusies. Pirmā diena. Pēdējo reizi Amerika šādā mērogā mobilizējās pēc Pearl Harboras 1941. gadā. Pat toreiz cīņa notika okeāna otrā pusē. Šoreiz nav tāls frontes. Sietla ir okupēta un rietumkrasts ir kaujas lauks. Prezidents piemēro kara pilnvaru likumu un izsludina nacionālo ārkārtas stāvokli. Dažu stundu laikā visi 50 gubernatori aktivizē savas armijas un gaisa Nacionālās gvardes vienības. Aptuveni 325,000 armijas Nacionālās gvardes karavīru un 105,000 gaisa Nacionālās gvardes karavīru ir federālajā dienestā. Valsts aizsardzības mugurkauls gandrīz vienas nakts laikā. Pilsoņu karavīri dodas apsargāt tiltus, elektrostacijas, sakaru centrus un valdības ēkas. Ņujorkā gvardisti ierokas aiz smilšu maisu nocietinājumiem ar skatu uz Hudsonu. Vašingtonā D.C. kontrolpunktu skaits ap Kapitoliju un Pentagonu pieaug, pārvēršot ievērojamākās vietas par kontrolētiem koridoriem. Taču rietumos sajūta ir pavisam cita, kā citā pasaulē. Portlendā šosejas ir kļuvušas par aizsardzības līnijām. Spokānā pretgaisa aizsardzības baterijas ir izvietotas ap lidostām. No Eugēnas līdz Bellingemai tiek apsargāti svarīgi krustojumi. Karavīri ieņem pozīcijas un gaida. Sietla, kas joprojām deg, ir kļuvusi par apstrīdētu pilsētas kaujas lauku. Apvienotā bāze Louis McCorda tika smagi skarta jau pirmajā dienā un joprojām ir ieņemta. ASV vienības steidzīgi cenšas noturēt līniju uz dienvidiem no Takomas. Civiliedzīvotāju evakuācija turpinās, bieži pārvietojoties pa koridoriem, kas atrodas dronu triecienu draudu zonā. Ienaidnieka nodomi kļūst arvien skaidrāki. Ierakties, sašķelt papildspēkus un iegūt pietiekami daudz laika, lai pāri Klusajam okeānam izveidotu apgādes koridoru. Federālā valdība rīkojas ātri. Tā sāk pārņemt nozaru kontroli saskaņā ar aizsardzības ražošanas likumu. Degviela tiek novirzīta militārajiem konvojiem, civilās lidmašīnas tiek pārveidotas transporta vajadzībām. Munīcija un droni tiek ražoti rūpnīcās visu diennakti. Vadība steidzami tiek pārvietota uz drošām vietām, piemēram, Šajienas kalnu un Reivenroku. Kongress joprojām sanāk izmantojot šifrētas videosaiknes. Viņu sejas mirgo ekrānos zem betona un dienas gaismas lampām. Izskatās, ka sabiedrības apņēmība ir noturējusies. Pagaidām. Tuvumā uzbrukuma zonām spriedze sāk izplatīties tālāk. No San Diego līdz Salt Lake Cityjai pārvietotie civiliedzīvotāji piepilda šosejas un patvērsmes. Sistēmas sāk sasniegt lūzuma punktu.
48 rietumkrasta apgabalos tiek ieviesta komandanta stunda. Sākas paniska iepirkšanās un laupīšana. Veikali tiek iztukšoti dažu stundu laikā. Pārtika, degviela un citas nepieciešamās preces pazūd. Sabiedrība tur sabrūk. Otrā diena. Amerika ir ieroču cienītāju nācija. 393 miljoni pilsoņu ir ieroču īpašnieki. Visā valstī tiesības sargājošās iestādes sadarbojas ar civilajām milicijām un ieroču klubiem, lai izveidotu ātrās reaģēšanas vienības. Vēstījums ir vienkāršs. Noturiet pozīcijas tur, kur atrodaties. Kad sākotnējais šoks ir pārvarēts, ASV bruņotie spēki pārorientējas uz atlikušo piekrastes un ziemeļu aizsardzības nostiprināšanu. Prioritārās zonas ir Klusā okeāna piekraste, Aļaskas Aleuta koridors, kur Krievijas tālās darbības patruļas turpina pārbaudīt ASV radaru pārklājuma robežas, un dienvidrietumu robeža, kur izlūkdienesti brīdina par mēģinājumiem iefiltrēties caur karteļu kontrolētiem kontrabandas ceļiem. Olimpiskā pussala tiek noslēgta un pārvērsta par pastiprinātu militāro zonu. Piekrastes artilērijas baterijas tiek izvietotas, lai nogrieztu piekļuvi Puģetas šaurumam. Jūras spēku SEAL vienības un jūras kājnieku izlūkošanas komandas dodas uz Sanhuanas salām, pārmeklējot tās, meklējot slāzdus, izkraušanas punktus un jebko, kam nevajadzētu dreifēt pa kanāliem starp tām. Gar piekrasti jūras kājnieki maskē prettanku pozīcijas ainavā. Klintis, pārvadi, tilti un plaši šoseju posmi kļūst par mājvietu Javelin un TOW raķetēm. Helikopteru vienības pastāvīgi patrulē gar šoseju numur 1, lidojot zemu un ātri gar piekrasti, vērojot, vai kāds nemēģina pārraut galveno aizsardzību. Lielākās rietumkrasta pilsētas izsludina daļēju evakuāciju. Sietla ir zem spiediena. Tikmēr dažas no atpazīstamākajām pilsētām, piemēram, Losandželosa, Sanfrancisko un pat Ankoridža, gatavojas sliktākajam. Austrumos 10. kalnu divīzija pārvietojas no Ņujorkas uz Karolīnas piekrasti. 82. gaisa desanta divīzija paliek gatavībā. Desantinieki guļ, kad vien var, gaidot izsaukumu doties ceļā. Vairāk nekā 250,000 aktīvā dienesta karavīru tiek izvietoti abos ASV krastos. Viņus atbalsta simtiem tanku un bruņmašīnu. AWACS droni un satelīti apkopoja kaujas lauka informāciju. Visi aiztur elpu. Kamēr kauja par Sietlu turpinās ziemeļos, ienaidnieks atver otro fronti. Kamēr migla pieķeras Kalifornijas centrālajam krastam, maldinošs amfībiju spēku grupējums dodas uz Vandenbergas kosmosa spēku bāzi. Ātrās laivas slīd zemu pār ūdeni, helikopteri gandrīz pieskaras viļņiem zem tiem. Tā ir mēģinājums novērst uzmanību, radīt spēku vilcināšanos un pārbaudīt jebkādas vājības rietumu krastā. Taču šoreiz ASV spēki ir gatavi. Pretgaisa aizsardzības vienības izgaismo tumsu ar pēkšņām ugunsstrēlēm. Debesis piepildās ar Avenger un FIM-92 Stinger pārtvērējiem. Daži no helikopteriem nekad nenonāk krastā, pārvēršoties ugunsbumbās virs sērfojošajiem viļņiem. Tālāk jūrā AC-1 triecienu lidmašīnas riņķo ciešā F-35 pavadībā, pārvēršot pieejas joslas nāves zonā. Pirms izsēšanās spēki var pienācīgi izveidoties. Kāpu zonā 75. Rangeru pulka vienības slēpjas maskējušās smiltīs un krūmājos. Kad ienaidnieks sasniedz pludmali, izceļas haoss. Mīnmetēji apšauda krasta līniju, ložmetēji apšauda viļņu līniju. Cīņa beidzas tikai 2 stundu laikā. Kamēr ievainotos evakuē no pludmales, izdzīvojušie ienaidnieka karavīri tiek aizturēti militārajā apcietinājumā. Sākotnējās nopratināšanās sāk iezīmēt citu ainu. Sietla ir uzbrukuma bāze. Tā ir apzināta mēģinājuma sagrābt lielu Amerikas pilsētu, apgādāt to no jūras un pārvērst par ilgtermiņa spiediena punktu. Ienaidnieks vēlas sašķelt loģistiku, uzmanību un morāli visā rietumkrastā. Mazāk izsēdinājumu iespējams turpinās pārbaudīt piekrasti, taču galvenais mērķis ir Sietla. ASV Ziemeļu pavēlniecība atbild līdzīgi. 1. jūras kājnieku divīzija pārvietojas uz Losandželosas baseinu. 3. kājnieku divīzija virzās uz rietumiem no Džordžijas. Bruņu tehnika tiek iekrauta vilcienos un kuģos, un garā loģistikas ķēde sāk darboties kara apstākļu ātrumā. Visā Klusā okeāna frontē pretgaisa aizsardzība tiek pastiprināta. Patriot un TH-2 baterijas apņem Losandželosu un Sandiego. Kaujas gaisa patruļas riņķo virs Klusā okeāna, nodrošinot nepārtrauktu, savstarpēji pārklājošu piesegumu. Lidmašāna bāzes kuģu trieciengrupas Karols Vincents, Teodors Rūzvelts, Ābrahams Linkolns izkliedējas pa Kluso okeānu, meklējot 2. un 3. vilni. Papildu lidmašīna bāzes kuģi dodas uz Havaju salām un Guamu, lai nogrieztu ienaidnieka pastiprinājumus.
Taču Amerika nav viena. Sāk nostiprināties alianses. Kanāda ir pirmā, kas pilnībā apņemas sniegt operatīvu atbalstu savam kaimiņam. CF-18 izveido kaujas patruļus no Vankūveras. NATO radiolokācijas līdzekļi ierodas no Eiropas, paplašinot novērošanas tīklu pāri Klusā okeāna pieejām. Japānas jūras pašaizsardzības spēku iznīcinātāji pievienojas ASV jūras spēkiem, lai sāktu centrālā Klusā okeāna attīrīšanu un kontroli. Karš vairs nav lokāls. Vairāk nekā 500 000 amerikāņu karavīru tagad darbojas visā valstī. Dienestā esošie Nacionālās gvardes un rezerves karavīri kopā ar visām 3 jūras kājnieku divīzijām un daudzām bruņotajām vienībām. Gaisā gandrīz 1500 iznīcinātāju lidmašīnas piepilda Amerikas debesis, veicot nepārtrauktas gaisa patruļas. Jūrā vairāk nekā 100 kara kuģu un 60 zemūdenes veido stingru perimetru ap kontinentu. Tā ir dzelzs gradzens, kas ar katru stundu kļūst blīvāks. Raķešu aizsardzības sistēmas sedz svarīgākās teritorijas, kamēr NORAD integrētais tīkls uzrauga nepārtrauktu kaujas lauka ainu. Pēkšņais uzbrukums ir izgāzies. Sietla joprojām turas, taču tā ir izolēta un novājināta pastāvīga spiediena dēļ. Pastiprinājumi vairs netiek cauri. Jūras ceļi aiz uzbrucējiem tiek slēgti. Tas, kam bija jābūt placdarmam, sāk izskatīties pēc slazda. Pēc tam, kad sākotnējais uzbrukums tika apturēts un aizsardzības līnijas gar rietumu krastu nostiprinātas, amerikāņu stratēģija mainās. Ir pienācis laiks dot prettriecienu. Sietlas anklāvas turas. Pašlaik ienaidnieka spēki ir izolēti aiz ASV līnijām, 100 jūdžu attālumā no uzticamiem pastiprinājumiem. Un jūrā situācija sāk izšķiroši mainīties. Priekšrocības savā teritorijā sāk parādīties. Amerikāņu loģistika uzņem apgriezienus. Dzelzceļa līnijas, šosejas, noliktavas un priekšējās bāzes visas apgādā fronti ar ātrumu, kuru uzbrucējs nespēja panākt. Tas, kas sākumā izskatījās pēc pēkšņa graujoša trieciena, tagad sastopas ar ilgstošas industriālas jaudas realitāti. Krievijas un Ķīnas risks sāk izskatīties citādi. Tas izskatās pēc pārmērīgas izplešanās. Pamatojoties uz mācībām no Otrā pasaules kara Klusā okeāna kampaņām, ASV pāriet no ierobežošanas uz sistemātisku spiedienu. Ne tikai lai noturētu pozīcijas, bet lai sašaurinātu kaujas telpu un pēc tam to iznīcinātu. Kad tas būs paveikts, viņi varēs pievērsties Klusajam okeānam un pārvērst to par kapu, jeb kādiem papildu spēkiem. Rītausmā Amerika atbrīvo Elli. B-2 Spirit bumbvedēji no 509 bumbvedēju spārna paceļas no Vaitmenas gaisa spēku bāzes. Viņu uzdevums ir nocirst ienaidnieka peldošo komandu centru pie rietumu krasta. Viņi iezogas gaisa telpā virs Klusā okeāna kā rēgi, gandrīz neredzami radaros. Viņi palaiž precīzas jaidām bumbas tieši uz 2 Ķīnas un Krievijas komandvadības kuģiem. Tālu zem viņiem B-1B Lancer no B-1B Lancer strauji tuvojas no dienvidu puses, ātri un zemu. No attāluma viņi vienlaicīgi palaiž savu kravu koordinētā vilnī, sūtot tālas darbības pretkuģu raķetes pāri okeāna virsmai pret eskorta grupām un transporta formējumiem, kas cenšas noturēt perimetru. Virdžīnijas un Losandželosas klases uzbrukuma zemūdenes jau atrodas pozīcijās pie Havajām un Kanāla salām. Spārnotās raķetes izšaujas no dziļumiem, triecoties pa jūras spēku vienībām un improvizētajām piekrastes loģistikas platformām, kas bija sākušas nodrošināt Sietlas placdarmu. Piekrastē USS Zumwalt, kas ilgi tika kritizēts par sākotnējām problēmām, beidzot piedzīvo savu brīdi kaujā. Kad ienaidnieka kuģi strauji tuvojas Oregonas piekrastei. Zumwalt izšauja hipervelocitātes šāviņus, sašķēdot korpusus vēl pirms tie sasniedz krastu. Ienaidnieks ir pārspēts bruņojumā, aplenkts un arvien vairāk bez izvēles iespējām. Līdz pusdienlaikam ienaidnieka kuģi jau deg. Kuģis pēc kuģis parādās infrasarkanajos attēlos kā degoši silueti. Daži izjauc formāciju, citi ir nekustīgi uz ūdens, un daži jau ir pilnībā atkāpušies. Rūpīgi izveidotā iebrukuma flote sāk izjukt, ilgstoši tiekot pakļautu spiedienam no vairākām pusēm. Ienaidnieka aviācijas bāzes kuģis vairāk kārt tiek trāpīts un zaudē manevrēšanas spējas. Tas lēni un liktenīgi sāk šķiepties, kamēr tā pavadošie kuģi haotiski izklīst. Citvieta transporta kuģi, kas ved smago tehniku turpmākajai izsēšanās operācijai pie Kusas līča, tiek sašauti, pirms tie spēja pietuvoties. Cīņas gaita ir pilnībā mainījusies. Ienaidnieka Klusā okeāna flote vairs neuzbrūk. Tā izklīst, deg un cenšas izdzīvot. Neskatoties uz jūras spēku sabrukumu piekrastē, daļa no ienaidnieka plāna veic vēl iznisīgāku soli. Pēdējā mēģinājumā atgūt iniciatīvu pastiprināta ienaidnieka jūras kājnieku brigāde izsēžas Huntington Beachā, tieši uz dienvidiem no Losandželosas.
Desanta kuģi un zema profila gaisa spilvena kuģi ar troksni šķērso viļņus zem aizsargu uguns. Sprādzieni gar promenādi, dūmi virzās iekšzemē, kamēr karavīri izlaužas uz smiltīm un virzās dziļāk piekrastes joslā. Uz īsu haotisku brīdi viņi virzās uz priekšu. Tiek ieņemta viesnīca pie jūras, un no tās augšējiem stāviem uzplaiksnī ienaidnieka signāli. Gar klusā okeāna piekrastes šoseju bruņotās vienības sāk virzīties uz priekšu, pārbaudot ielaušanās dziļumu. Izskatās, ka otrā izsēšanās vieta varētu noturēties, taču panākumu ilūzija ātri izzūd. Pirmā jūras kājnieku divīzija, kas bāzēta tikai 60 jūdzes uz dienvidiem, rīkojas pirmā. Viņi ir ātri, koordinēti un pārspēks ir acīmredzams. Kalifornijas Nacionālās gvardes vienības pastiprina no aizmugures, kamēr M1 A1 Abrams tanku vienības ierodas no ziemeļiem un Stryker formējumi noslēdz austrumu pieejas. Pāri visam Apache kaujas helikopteri patrulē koridoru zemā augstumā, kamēr AC-130 lidmašīnas riņķo piekrastē, pārvēršot katru kustības mēģinājumu izsekojamā, sabrūkošā uguns un pretuguns rakstā. Līdz krēslai iebrukums ir sagrauts, kas palicis pāri ir izolēts un ātri tiek iztīrīts kvartālu pēc kvartāla. Daži izmisuši pretošanās punkti paslēpjas autostāvvietu garāžās un CVS veikalā, taču jūras kājnieku ugunsgrupas līdz rītam tos neutralizē. Droni fiksē notikušās sekas un pārsūta tās pa komandačēdēm. Klusas promenādes, pamestas pozīcijas un ar plastmasas saitēm sasieti gūstekņi apsardzes uzraudzībā. Video materiāls ir klīnisks, atturīgs, jau tiek apstrādāts ziņojumos, nevis virsrakstos. Tas ir pirmais gadījums kopš 1814. gada, kad ārvalstu sauszemes spēki ir pacēluši savu karogu pār lielu Amerikas pilsētu, un tas neilgst ilgi. Sekas pirmā nedēļa. Kad dzimtene ir nodrošināta, aizsardzība pāriet uz uzbrukumu. Ohio klases zemūdenes, kas jau atrodas Klusajā un Atlantijas okeānā, saņem atļauju palaist raķetes. No slēptām vietām tas sāk koordinētu Tomahawk raķešu triecienu vilni pret svarīgāko militāro infrastruktūru visā pretinieku koalīcijas Klusā okeāna tīklā. Jūras bāzes, radarstacijas, lidlauki un loģistikas centri, kas stiepjas no Dienvidklēnas jūras līdz Krievijas tālajiem austrumiem, tiek iznīcināti. Tajā pašā laikā B-52 formējumi, kas darbojas no bāzēm Guamas salā, Diego Garcia un kontinentālajās Savienotajās valstīs, veic tāldarbības rādījus triecienu misijas. To kravas atšķiras atkarībā no uzdevuma. Precīzijas munīcija nocietinātiem mērķiem, kā arī psiholoģisko operāciju materiāli, kas brīdina ienaidnieka civiliedzīvotājus par to, ko ir izraisījuši viņa līderi un aicina viņus padoties. ASV kiberkomanda uzsāk uzbrukumu. Vairākos reģionos ienaidnieka sakari tiek atslēgti. Amerikas atbalstītajām nemiernieku grupām ienaidnieka teritorijā atjaunojas ambīcijas. Tikmēr speciālo operāciju spēki veic operācijas San Juanas salās un gar Olimpisko pussalu. Viņi iznīcina atlikušos novērošanas un infiltrācijas punktus. Aļaskā armijas vienības likvidē izolētas specnāza komandas, kas mēģina paslēpties skarbajā, attālajā apvidū. Pakāpeniski ienaidnieki spēja koordinēt un organizēt sāk sabrukt. Un pirmo reizi kopš konflikta sākuma iniciatīva vairs netiek apstrīdēta. Tā tiek aktīvi virzīta uz āru. Kara gaita beidzot ir mainījusies. Sietlas fronte tagad ir faktiski izolēta un neusturama. Pastiprinājumi ir nogriezti, munīcija tuvojas beigām. Gaisa apgāde vairs nav iespējama Amerikas gaisa pārākuma dēļ. Nelielas ienaidnieka karavīru grupas sāk padoties, kamēr pārējie atkāpjas uz nocietinātām pozīcijām, gatavojoties lielam uzbrukumam, kas tā arī nekad nenotiek. Aizkulisēs ziņas tiek nodotas caur starpniekiem. Ienaidnieks izvirza stingru ultimātu. Padodieties vai saskarsieties ar sekām. Līdz šim kodola arsenāls paliek neskarts. Līdz šim. Otrā nedēļa. Ar rietumkrasta stabilizāciju un Sietlas iebrukuma ierobežošanu Amerikas Savienotās valstis pāriet nākamajā posmā. Tā cenšas izveidot noturīgu aizsardzību, pilnīgu rūpniecisko mobilizāciju un likvidēt jebkādus atlikušos draudus. Dzimtene joprojām nes pirmo triecienu pēdas. Ostas ir bojātas, tilti izlocīti, metāla gabali, veikalu fasādes apdegušas. Bet situācija ir mainījusies. Vairs nav jāizdzīvo. Tagad svarīga ir kontrole. Izpostītā noliktavā Takomas nomalē jūras kājnieku seržants skaita atlikušās patronas. 3 aptveres. Viņš sazinās ar komandcentru. Viņam saka, ka drīz pienāks papildinājums. Jātur pozīcijas. Viņš to arī dara. Sietla joprojām ir strīdīga teritorija, bet pilnībā ielēgta.
Luisa Makorda apvienotā bāze ir atgūta, un tīrīšanas operācijas virzās cauri Takomas rūpnieciskajiem koridoriem, attīrot to, kas palicis pāri no sākotnējām kaujām. Aiz frontes līnijām plānotāji neriskē. Viņi sāk veidot pastiprinātu perimetru, kas sniedzas tālu aiz kontinentālās Amerikas Savienotajām valstīm. Ziemeļamerika kļūs par cietoksni. Pastiprinājumi plūst uz Guamu, Havaju salām un Puertoriko. Panamās kanāls tiek pilnībā nodots militārajai aizsardzībai, sadarbojoties ar Panamas varas iestādēm. Loģistika var netraucēti pārvietoties starp okeāniem. Karību jūras reģionā un Meksikas līcī novērošanas un patruļkuģi uzrauga jūras ceļus un aizver jebkādas atlikušās nepilnības pārklājumā. Rio de Janeiro pakts tiek aktivizēts, paplašinot karu līdz pilnīgai drošības sistēmai. Kanāda, kas jau ir pilnībā iesaistījusies, pastiprina Vankūveru, padarot to izturīgāku pret turpmāku piekrastes spiedienu. Jaunskotija tiek iekļauta Ziemeļatlantijas patruļu maršrutos. Meksika izvieto elitāras pretkarteļu vienības, lai nodrošinātu savu ziemeļu robežu. Tā arī koordinē darbības ar ASV vienībām, kas darbojas Kalifornijā. Tālāk uz dienvidiem Brazīlija un Kolumbija nodrošina bāzes izlūkošanas lidojumiem un jūras spēku uzpildīšanai. Savās mājās kosmosa spēki sāk pierādīt savu vērtību. Ātrās palaišanas novērošanas satelīti aizvieto tos, kas tika zaudēti sākotnējās sadursmēs. GPS un sakaru satelīti tiek atjaunoti. Darba satelīta pārliekšanas prototipi tiek pātrināti. Pilnīgi jauns novērošanas slānis tagad riņķo ap zemi. Gar ASV piekrasta tīkls. No aiz horizonta radariem un dirižabļiem stiepjas no Bajas līdz Britu Kolumbijai, veidojot nepārtrauktu agrīnās brīdināšanas kopainu. Civilās aviācijas patruļas vienības nodrošina zema augstuma pārklājumu, kamēr civilie drona operatori paplašina neformālu piekrastes novērošanu saskaņotā vadībā. Vietējās jūras kopienas, zvejas flotes, privātie laivotāji, piekrastes patruļas palīga personāls sniedz reāllaika novērojumus reģionālajiem komanda centriem. Tā vairs nav tikai armija. Trešā nedēļa. Ford rūpnīcā Dīrbornā, Mičiganā pēdējais F-150 no konvejera noripo otrdienas vakarā pulksten 23:47. Līdz trešdienas rītam montāžas konfigurācija jau ir mainīta. Tas, kas nāk tālāk, vairs nav kravas auto. Amerikas rūpnieciskā jauda ir ieslēgta pilnā sparā. Visā valstī montāžas līnijas tiek pārkārtotas gandrīz vienas nakts laikā. Civilās produkcijas ražošana palēninās, jo rūpnīcas pārorientējas uz militāriem līgumiem. Aviācijas rūpnīcas, kas agrāk koncentrējās uz komerciāliem pasūtījumiem, sāk ražot dronus, munīciju un lidaparātu detaļas nepārtrauktā tempā. Aizsardzības ražotāji paplašina darbību, strādājot visu diennakti, jo ražošanas mērķi ar katru nedēļu kļūst arvien augstāki. Kuģu būvētavas seko šim piemēram. Virģīnijā, Meinā un Mississippi sausie doki ir pilni ar bojātiem kuģiem, kas atgriežas no Klusā okeāna. Remonta brigāde strādā visu diennakti, lāpīja korpusus, nomaina sistēmas un pēc iespējas ātrāk atgriež kuģus atpakaļ dienestā. Vecākie rezerves kuģi tiek izņemti no glabāšanas un modernizēti ar modulāriem raķešu konteineriem un mākslīgā intelekta balstītu draudu izsekošanu. Tikmēr jaunu kuģu būvniecība pātrinās ārkārtas kara apstākļos. Darba spēka pieplūdums ir tikpat iespaidīgs. Vispirms tiek iesaukti mehāniķi, inženieri, valodnieki, kiberdrošības eksperti, loģistikas plānotāji. Bet vēl pirms tiek ieviesta obligātā iesaukšana, pie vervēšanas punktiem jau veidojas rindas. Veterāni atkārtot piesakās dienestam, rezerves vienības sāk pieaugt. Visā valstī apmācību bāzes darbojas ar maksimālo jaudu. Un atšķirībā no daudzām valstīm, kas ir karojušas ilgstošos karos, Amerikas Savienotajām valstīm joprojām ir tās lielākā stratēģiskā priekšrocība – attālums. Enerģijas un lauksaimniecības līmenis saglabājas stabils, pateicoties ģeogrāfiskajai veiksmei, neskartai dzimtenei. Nav bada vai degvielas trūkuma, taču amerikāņi pielāgojas. Degviela tiek normēta, nebūtisku braucienu kļūst mazāk. Kopienas organizē vietējās atbalsta akcijas. Uzvaras dārzi parādās pagalmos un tukšos laukumos. Nevis tāpēc, ka tie būtu stingri nepieciešami, bet gan tāpēc, ka tie simbolizē kaut ko lielāku. Invāzija satrieca valsti. Atbilde sāk to pārveidot, tikmēr Pentagona slepenā budžeta laboratorijas nonāk uzmanības centrā. Projekti, kas gadiem ilgi bija slēpti aiz slepeniem budžetiem, kļuva par steidzamām kara laika nepieciešamībām. Eksperimentālie droni parādās virs kaujas lauka. Attīstītas mākslīgā intelekta sistēmas šķiro milzīgus datu apjomus, palīdzot komandieriem noteikt stratēģiskus objektus.
Inovāciju vilnis nav ierobežots tikai ar valdības iestādēm. Silīcija ieleja gandrīz vienas nakts laikā maina virzienu. Jauni uzņēmumi pēkšņi risina militāras problēmas. Loģistikas algoritmi optimizē degvielas, munīcijas un personāla pārvietošanu tūkstošiem jūdžu attālumā. Programmatūras inženieri sacenšas, lai padarītu sakaru tīklus izturīgus pret traucējumiem. Kiberdrošības komandas strādā visu diennakti, aizlāpot ievainojamības tiklīdz tās parādās. NATO kolektīvās aizsardzības saistības tagad ir pilnībā aktivizētas. Sabiedroto kuģi pievienojas patruļām pāri Atlantijas okeānam, kamēr Eiropas gaisa spēki paplašina izvietojumus Ziemeļamerikā un Arktikas bāzēs. Kopīgās mācības pārvēršas kopīgās operācijās. Izlūk informācijas apmaiņa notiek gandrīz acu mirklī. Visā Klusajā okeānā Amerikas sabiedrotie pāriet no atbalsta uz partnerību. Austrālija un Japāna kļūst par svarīgiem koalīcijas partneriem, paplašinot novērošanas pārklājumu un aizsargājot jūras ceļus. Vienlaikus sāk pieaugt ekonomiskais spiediens. Sankcijas izplatās tālu ārpus sākotnējās koalīcijas. Valstis, kas agrāk centās saglabāt neutralitāti, sāk attālināties no agresoriem. Tirdzniecības līgumi beidzas, finanšu tīkli kļūst stingrāki, diplomātiskās attiecības sāsinās. Kara ekonomiskās sekas sāk skart vietas, kas atrodas tālu no kaujas lauka. Ienaidnieks domāja, ka varēs salauzt Ameriku. Viņi kļūdījās. 4. nedēļa. Skolotāji Portlendā pielīmē pie klases sienas ar roku zīmētu Klusā okeāna ziemeļrietumu karti. Viņa to nenovāc. Skolas ir atvērtas no jauna, bet viss ir mainījies. Avārijas mācības ir tikpat ierastas kā ugunsgrēka trauksmes. Drošība visur ir pastiprināta. Universitāšu pilsētiņās strauji pieaug ROTC studentu skaits. Karš ir kļuvis par ikdienas dzīves daļu. Karogi parādās logos, kas gadiem ilgi bijuši tukši. Konflikts ir mainījis valsti. Aizsardzības plānotāji joprojām ir pārliecināti, ka iedzīts stūrī ienaidnieks ir bīstams ienaidnieks. Izlūkošanas analītiķi turpina meklēt pazīmes par atriebības triecienu vai slēpenu operāciju. Visā valstī Patriotu, THAAD, Aegis Ashore baterijas un NASAMS sistēmas ieskauj katru lielāko pilsētu. Radaru ekrāni spīd cauri naktī. Katrs ceļš uz kontinentu tiek uzraudzīts un izsekots, un Klusā okeāna ziemeļrietumos joprojām paliek kara redzamākā rēta. Sietla vairs nav briesmās krist, taču tā nav arī mierā. Pilsēta joprojām ir stingri kontrolēta. To ieskauj drošības spēki un pastāvīga novērošana, kamēr turpinās atveseļošanās un attīrīšanas darbi. Vienīgais, kas neatgriežas normālā stāvoklī, ir aizsardzības nostāja. Tā tagad ir pastāvīga. Cietoksnis. Amerika ir realitāte. Līdz 4. nedēļas beigām, mēnesi pēc ienaidnieka neveiksmīgā uzbrukuma, Amerikas spēki joprojām uzņem apgriezienus. Apgādes līnijas stiepjas pāri visam kontinentam. Rūpnīcas strādā dienu un nakti. Sabiedrotie turpina apvienoties. Karš varbūt vēl nav beidzies, bet stāsta virziens vairs nav apšaubāms. Neatkarīgi no tā, kas notiks tālāk – sarunas, sabrukums, eskalācija vai saspringts miers – iniciatīva tagad pieder Savienotajām valstīm. Uzbrucēji vairs nevirzās uz priekšu, viņi reaģē. Sietlas iebrukumam bija jāšokē pasaule, un tas arī notika, taču ne tā, kā to bija iecerējuši tā autori. Viņi gaidīja bailes. Tā vietā viņi sastapās ar apņēmību. Viņi gaidīja šķelšanos. Tā vietā viņi sastapās ar vienotību. Viņi gaidīja, ka Amerika sabruks no kara savā zemē. Tā vietā viņi pamodināja visas nācijas spēku. Ienaidnieka flote tika sakauta. Viņu elitārās vienības tika pārspētas. Uzbrukums izmainīja pasauli dažu stundu laikā, bet atbilde to mainīja uz gadiem. Militārie vēsturnieki 10 gadiem analizētu šo operāciju, meklējot brīdi, kad viss nogāja greizi. Daži norādīs uz pārmērīgi izstieptajām apgādes līnijām, citi uz nespēju nodrošināt jūras pārākumu. Vēl citi izcels pārliecību, ka ierobežota okupācija varētu izdzīvot pret Ziemeļamerikas industriālo, geogrāfisko un politisko spēku. Tas, kas sākās kā mēģinājums mainīt varas līdzsvaru, kļuva par piemēru stratēģiskai pārmērībai. Kampaņa, kas ieguva virsrakstus, iekaroja teritorijas un piesaistīja pasaules uzmanību. Tikai lai atklātu, ka šo ieguvumu noturēšana ir grūtāka nekā to iegūšana. Grūtākā daļa iebrūkot Amerikā nebija iekļūšana, bet gan izkļūšana. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.